Runājot par mašīnām un cipariem, cenām, šeit tu nevari izcelties ar nevienu mašīnu īsti. Atbrauks ar Lambo, tas nebūs nekas tāds, tā ir parasta ikdiena Dubajā. Atbrauks ar Rolls Royce, būs bišķi krūtāks, jā, bet arī nekas īpašs. Tu vari braukt šeit ar kādu, cik krūtu mašīnu gribi, ar cik dārgu, bet tu nebūs pietiekami tāds augstāks stāvošs par citiem. Es nezinu, kā lai to pasaku. Piemēram, tā kā Latvijā tu braukā ar Lamborghini, tad vizreiz domā, ka tu esi šķidāts, te tev ir daudz naudu un tā tālāk. Šeit, ja tu atbrauc ar Lamborghini, tad visi zina, ka viņš ir nomas Lamborghini, tas nav tavs. Gan jau, ka nemaz neesi bagāts. Statistikā kaut kur bija rakstīts, ka aptuveni 99% no Lamborghini, kas atrodas Dubajā vai vispār Emirātos, viņi visi ir īres mašīnas. 99%. Bet par visu tādu prestižāko, cēlāko mašīnu šeit tiek uzskatītas mašīnas, ar kurām braukā šeihi vai Dubajas valdnieks vai pats karalis apvienotais Emirātos. Viena no tām mašīnām, manuprāt, tā arī ir pati krūtākā, kas šeit ir, ar vienu no krūtākajām numurzīmēm. Tas ir Land Rovers, rekiem tieši bildi. Ar šo mašīnu braukā pats karalis, un viņam ir numurzīme ar ciparu 1. Tā jūs varat iedomāties, cik tā numurzīme maksā, bet par numurzīmēm runājot, es vakar kaut kā notupījus, nenofilmēju, tieši braucu Range Rovers laika, un viņam numurzīme bija 7. Un man tieši vakar izlaica ārā video, kad tā numurzīme esot nopirkta par rekordu lielu ciparu, šot 15 miljoni eiro. Čalis pagājušajā mēnesī to numurzīmi nopirka par 15 miljoniem eiro. Un viņiem te arī braukā šitā šitā baltā mašīna. Tas būs laikam kaut kad tuvākajā nākotnē Dubajā, kad viņi pāries uz takšiem, kur nav autovadītāji. Mašīna pati autopilotā brauc tur, kur tev vajag. Tādā veidā, ja viņi atkritīsies no taksistiem, kuriem vajag maksāt algas, būs arī tā kā vēl inovatīvāka, tehnoloģiski attīstītāka valsts. Bet es te meklēju, es nevarēju nekur atrast, kur viņi varētu izbraukt, tā kā tas laikam vēl joprojām tiek tikai izmēģināts. Jā, protams, ka pašas skaistākās, labākās mašīnas stāv pie viskrūtākajiem hoteļiem. Jā, šie ir ļoti dārgi aparāti. Un, protams, Porsche GT-RS tepat arī Lambo stāv. Viņi pat uzbūvēja lielveikalu, kas iekšā izstāsta pēc mājas, pēc mājām. Tā kā Damn. Uzminiet, draugi, kur es esmu? Es esmu savā jaunajā nakts palikšanas vietā. Tas nav hotels. Skatieties, jā, tātad, opā. Ļoti skaisti, pareizi. Te ir pēc daudz vietas, te var treniņu vēl uztaisīt. Man pat ir fucking loks. Kāds viņš ir, jā, bet, pasties to skatu uz pie pašas mušejas. Šoreiz paliek tuvāk vecai Dubajai. Tā ir pavisam citādāk cilvēki, citādāk infrastruktūra. Un es vairs nevaru, kas ir tas, briesmas. Un pēdējais vēl kāda lampa ir. Ak, šausmas. Un ja mēs atveram vaļā bufetīti, kas mums šeit ir? Kāds dzīves atstājis ar šķiltām. Arī tas ir tā kā minibāru vietā. Tā zināt, citur ir alkohols, kaut ziepes, šampuni, tā tālāk, tad te ir cigaretes.
diezgan briesmīgi sajūtos. Tā kā viens no šiem melnajiem, kurš arī atbrauc šeit strādāt ko melno darbu, pelnīt 300 eiro un dzīvot koplietojumā istabā. Tur tikai manā istabā pietrūk vēl ko 10 papildu šķaļu. Tad būtu vispār pilns kombo, tad es tiešām būtu viens no viņiem. Tad, kā to šis viss ir tikai tāpēc, ka cenas Ziemassvētkos šeit ir kosmosā. Šitie apartamenti maksāja kaut 35-40 eiro, kaut kas tāds varbūt. Jā, ja tu gribi tādu bišķi jau labāku, solidāku ar savu vansistabu, savu toaleti šajā periodā, tad tev ir jāatsakās vismaz no 150 eiro pa dienu. Es domāju, ka tas īsti nav vajadzīgs tā ieguldīties, ja tur aizbrauc tikai pagulku lielam. Tagad es nonācu rītīgajā rajonā. Šis ir kā rajons. Te ir ļoti maz turisti. Te ir vairāk šitie melnie, kurus grib nokļūt. Golden Dubai, Golden Souk. Kas tas ir? Tas ir viens no pasaulē lielākajiem juvelieru izstrādājumu tirgiem, kurā jāpārdod vairāk tādu zelta izstrādājumus. Un grib pasīties, cik viņš liels ir, ko tur pārdod, par kādām cenām. Varbūt kaut ko arī iegādāsies, ja būs kaut kas tiešām vilinošs. Jā, te vairāk nav nekādi debeskrāpji, Lambo, Porsche un tā tālāk. Te sākas rajons. Un te viņš arī sākas. Gold Souk. Atnāca pasīties kādu ķēdīti. Šitā te. Es domāju, varētu paņemt. Tikai viss jautājums jau ir cenā. How much for this? $1,100. Maybe it's come $1,200. That's it. Dirhams, yeah? Dollar? Yeah, not in dirham. How many? Dirham. 5,000 dirhams. Yeah. Also, I will give you discount. Also, you will get back the tax. 238 dirham. In airport, you will get it back. I think that will be too much for me. How much will it? Way less. It will not be profitable for you That's even. fine. Tell me how much. Tell me your price, last price. In euro, yeah? Euros. Where are you from, brother? How do you think? Holland. Holland? Yeah. Where? Latonia. Latvia. Where is this? Asabi. Buy rēķina. So I give you 1,070. I give you 500 dirham discount. I'm helping with you. That's in euros, yeah? Yeah. Also you'll get back 50 euro. As you give me what? 1,020. Okay, thank you. That will be too much. Okay, how much? Šādas cenas nebija gaidījis. Viņš jau pasaka 1100, domāju, dirhamas 1100, viņš man saka, te 1000 eiro. Aha. Paldies. Tā, Okay, and what is the price for this one? This one 598 dirham coming. I will give you 10% offer because Sunday 123 euro. This is coming less price because this is not more heavy. This is only 378 dirham. Only 78 euro. 78. Okay, my price would be 50 euro. 50 Yeah, 50. for this. Yes, This one, how much you give? 70. This one 70. Yeah, See, you asking 50 euro. yes. Me asking how much? 78. Yes, 78, but my price is 50. 70, okay. 78 by 50. 28 difference coming. Yeah. Okay? 60 I will give. Okay, let's do like 54. See? Give me 55. 50. 55. 54. 55. Give me hand. Shake hand. Okay, let's do then 50. Wait, no. 50. See, 50. me asking 60 because I respect for you. I will give 50. Me asking difference coming 68
asking, but no, man. 55. Okay, so you can guarantee that this is real silver. This right? one real silver and stamp also everything here. See. This is Italian silver 925 stamp. Yeah. Real silver coming 925 stamp. What's your name? What's my name? What's your name? David. David. Yeah. You know David Villa? No, I don't know. Who is he? That famous footballer. Oh, I'm more like basketball. Basketball? Yeah. You know Davis Bertans? He Ah, plays at Dubai's yes. basketball club. where are you from? Germany? Letonia. Germany? Germany? No. Letonia. Latvia. Victoria. Where are you from? Me, India. Indija. Tātad, nu ko nopirku rekord savu braceletiņu, ja? Un vēl ko viņi dara, viņi tā ko pārdod, un pēc tam viņi tev piedāvā kaut kāds preces zem lepas. Viņi tev piedāvā kaut kāds brendotos pulksteņus, brendotās apģērbus un tā tālāk. Jo viņi to, cik saprotu, tā baigi nevar reklamēt, rādīt uz skatogiem. Tieši kaut kāds Gucci, piemēram, pulksteņus. Viņi pēc tam to piedāvā tev tā bišķi zemākā tonī, viņš tādreiz pazemina toni. Sir, maybe Gucci Rolex watch? Es saku, nē, paldies. Tā kā uzdarbojās džekiņi arī šeit. Viņi ir tāda dirsēja. Dirši vienā diršanā. Man vajadzēja nopirkt SD karti, atmiņas karti priekš kameras. Biegais iekšā vismaz kādos 7-8 veikalos. Vienā tur bija 60 dirhams, vienā 30, otrā 100. Pēc tam vēl vienā tur bija vispār kaut 160, bet kāpēc nepirku uzreiz? Tāpēc, ka nevienā no viņiem nevarēja norēķināties ar kārtu. Pilnīgi nevienā. Visiem derēja tikai skaidrā naudā. Un skaidrā naudā tikai 5 dirhams. Neko dabūju iet samainīt naudu. Un tad eju pie tiem čaļiem, kas man tur piedāvāja tīru kai ciparu. Es ar viņiem tur iepriekš skalējos. Sākumā prasīja laikam 120. Viņi saka, vecīt, es tev dodu 80 un viss. Saka, nē, ķipa pasies, mums pat mājaslapā stāv 95 dirhams un tā tālāk. Nāku atpakaļ un sāku viņam, cik tur maksā 95? Sāk lāpes, tev 85 atdošu. Un tāds piedaries. Es domāju, ka viņš man varēja vēl zemāk to cenu nolaist. Šis brauciens no viena krasta līdz otram krastam. Pāri kanālam tev pārved. Brauciens maksā tikai 50 centus laikam. Jā, dabūn izbraukt šādā te foršā kompānijā ar kapteini. Un jā, rekļau, esam klāti. Un pasieties šo rindu atkal. Mans dievā, šausmas. Un te vēl ir kāda rinda. Un viņi visi grib tikt uz Dievs, cik esmu nodedzis šajā gaismā. Un viņi visi vēlas tikt tieši pāri kanālam. Es laikam atpakaļ braukšu ar kaut ko citu. Izdomāšu ar ko, bet šī arī toši netaisos stāvēt. Tas ir bišķi pat rāku jau. Savā rajonā, kuras paliek pa nakti nosacīt savā rajonā. Jo šis vispār neizsās pēc mana rajona, kuras sākumā bija aizbraucis. Jo, te atkal ir kaut kāds tusiņš. Atkal kaut kādi veikali, kumpalas, mantas, smaržas. Atkal tīklus, tur ir kaut kāda kustība, kaut kas tur notiek. Un atkal, protams, tur, kur ir kaut kāds gaismiņas, kaut kādi veikali, ja Ziemassvētku tirdziņi, tur uzreiz ir cilvēku jūra. Bēsjārās. Es gribēju uz veikalu atbraukt. Es te pat nevaru veikalu atrast, bet te ir visur šitie tirdziņi sataisīti.
Can you recommend some good dates? This one is number one. Try this one. It's from Jordan. Šīs ir ļoti labas. Tas maksā kilogramā 95 dirhams. Zināt, pie mums ir parasti, ja iekšā veiklā, tur apmēram 1/4 daļu aizņem alkohols. Un pārējie dzērieni. Bet šeit dzērieni nodaļa, kur sākās tur, kur tas čalis stāv. Kur viņi iet un te viņi beidzās. Un nav vispār neviena paša alkohola. Pilnīgi absolūti 0. Visiem ir 0%. Tā atnāca pasūtīt dzērieniņus. Kaut smūtīte visu kāda ir. Thank you. Ļoti labi. It kā vienkārši sablenderēts arbūzs ar ledu, bet garšojās ideāli. Maksāja 8 dirhamus. Paņēma tikko vēl arī sugarcane dzērienu. Es vienmēr viņu esmu gribējis pamēģināt pagaršot. Viņš ir ļoti ūdeņains, zaļā krāsā, ļoti cukurots. Tas jau pašsaprotam. Tā ceļ, ka tur ir ielikts iekšā 10 karotes cukuru, ieliec ūdens un viss samaisīts kopā. Tāds garšo. Labi, ka es palieku šādās te vietās, ar to es biju domājis, briesmīgās vietās. Jo es jums parādu to pusi, ko jūs neredzat internetā. Instagramā tiktu, kā tur visi liek fancy apartamentus, 5 zvaigžņu, 7 zvaigžņu viesnīcas, numuriņus un tā tālāk. Es jums parādu, kā viņi reāli dzīvo, kā izstāst tā Dubai noraspūs. Labi, šitais vēl nav trakākais variants. Aptuveni šādi, tikai kādā šādā istabiņā viņi vēl kādi 5-7 purni tā arī guļ. Redziet, viss nav no skaisti un burvīgi. Dubajā viss nav tik glauni. Bet jā, nopirkt tās dateles, un tās dateles bija baigi labāk. Es maksāju 9,77, paņēmu 4 gabalus, 4 dateles. Viņas ir vienkārši wow. One flavor with another, and something new was created. Bet šitādas dateles varētu ēst katru dienu. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي The next station is Al Hubeiba. Ir labas ziņas. Es esmu Abu Dabī. Aizbraucu beidzot projām no tās cilvēkiem pārpildītās Dubajas. Reikais mans ir ļoti krūta viesnīca. Man jau liekas, ka izstāsta superīgi. Tikko paprasīja vienam vīrietim, vai viņš nezina, kā viņš to te uzlikt apkārt. Viņš saka, tas tev jājautā kādam lokālajam, esmu no Ēģiptes, es īsti nezinu. Viņš pēc tam pagaidīja 5 minūtes, pēc tam pienāk klāt, saka, davai, es pamēģināšu. Es saku, labi, mēģini. Tad viņš uzsēja savu versiju. Bet vispār šitam te rikolam ir ļoti daudz iešanas veidi. Es principā pats jau pastījos, kā viņu var uzsiet un iemācījos, bet manuprāt, neizskatījās baigi labi, tāpēc gribēju kādam pajautāt. Un šis ir mans variants, kā man tikko sanāca uzsiet viņu. Man liekas, ka nav tik slikti, ne? Protams, ir kaut kādas nepilnības, bet kopumā kaut kā šādi te.
tagad ir pienācis laiks sameklēt savas naktsmītnes. Īsti nezinu, kur viņas ir, jo te ir diezgan grūti kaut ko saprast. Bet number 12, nu labi, ejam iekšā. Tā, 4. stāvs. Thank you. Tā ir kāds kods. Nē, nav koda. Okay. Nē, te jau pišku zolīdā paskaties. Johaidī. Tā, viss ir ļoti jauki, bet es nezinu, kura man ir istabiņa. Gaidam atbildi. Pacīnāsimies končā. To es saprotu servis, jā. Paņemšu vēl vienu. No pēdējo. Man vairāk neviens neatbildi. Laikam mums jāpaliek gulēt šeit. Mokarņās končus. No. Servis. Kroč, 20 končus vēlāk. 15 minūtes vēlāk sakomunicēju ar vienu džeku. Viņš atnāca pie manis pateica, jūsu apartmenti būs viens stāvs zemāk. Es vai, es to aizdīs, ko galīgi ūķi, kaut kas būs atkal galīgi greizi. Un es nevaru. Skatieties, es parādīšu sākumā bildes, ko es rezervēju. Man apartamentiem vajadzēja izstīties šādi te kaut kā. Kroč, koplietojamo dušu toaleti, virtuvi. Bet, principā kaut kas šāds, jā. Skaties! Ej, to dost. Emocionālais šoks pēc tā, kuras bija Dubajā. Man varētu, viņi ir kaut ko sajaukuši. Mēs ieejam iekšā šitajos apartamentos, viņš saka, jums tur bija lielā kinga gulta, jā? Es saku, jā, bija. Varēs kārtīgi gulēt. Un ar televizoru, un ar ūdeni, un ar čībām, jo... Hi, sir. Can I get a haircut? You need a haircut? Yeah. What's the price? 35. 35? Okay, by card? Yeah. Thank you, brother. Nu, kaut kā šitā. Noriskēju, izdomāju aiziet pie friziera. Višķi jau vajadzēja sakopties pie reizes matus, izmazgāju kārtīgi. Neko, kur arī paņēma noskulu mani. Cik es tur samaksāju 35 dirhamas, no 8 eiro. Tāpat 7 eiro lētāk kā Latvijā, bet šitais bija tāds. Vienkārši gāju garām ieraudzīju, ok, davai. Jo vakar es Dubajā, tur, kur es dzīvoju, tur blakus tieši bija pa 15 dirhamam, pusi lētāk vēl. Bet, tur šodien no rīta gāju, viņš bija ciet un negribēju gaidīt viņus. Yes, sir. Why do mostly all of the drivers drive without the music? Like without the radio? Music? Yeah, without the music. Sir, mostly passenger doesn't like the music, that's why. Oh, okay. You want the music? Connected? Yep. That's much better, thank you. Atbraucu ar taksi uz Dateļu tirgu. Es ceru, ka es tiešām arī uz tādu atbraucu, jo atkal nav baigi daudz cilvēku. Vispār visā Abu Dabī ir diezgan maz cilvēku, par ko esmu ļoti pārsteigts, bet esmu pozitīvi pārsteigts par to, jo man patīk, ka šeit nav cilvēku, bet uzreiz tā dīvaini liekas pēc tās Dubajas viss tā haosa, ka šeit baigi nav tik daudz cilvēku. Vai tā paklausījāmies pa ceļam latviešu mūziku arī, paprasīju, kāpēc jums neskan neviena mūzika, taksī, vispār neviena mašīnā neskan nekas. Nezinu, daudziem vienkārši nepatīk. Saka, ja grib var uzlikt. Saka, labi, vai maucam. Viņš atļauj pieslēgties un uzlikām. Vai kur atrada. Šitie visi veikali, laikam, specializējas tieši pa datelēm. Pie kura lai iet?
Viņi visi vienādi ir. Sorry? Okay. What is this? Dates almond Dates. chocolate. Okay. Can you recommend some good dates? This is Ajwa and this is Majidul. Both are from Saudi Arabia. Aiziet priekšā datorā. Šitā tā, ko es meklēju. Jā. Šausmīgi daudz. Pie viena paidām, tā varam iet pie nākamā paidas bišķi. Daudz. Tā tādi veidi. Daudz. Great. This one is Ajwa. Es šo tā piedīšos, kurāt nevarēšu apēst nevienu. Yeah, this is good. Can I have these ones? 10 pieces. 1 kilo? 10 pieces. 10 Like, pieces. 10 pieces, yeah. 10. 10 piece? 10, yeah. 1 kg, half kg? No, like 100 grams. 100 gram. Yeah. There you go. Esam good. Thanks. Esam kārtīgi paēduši dators. Ja esat Emirātos, atbrauciet šo vietu, Abu Dabiju. Ar šādu te veikali no vienas un otras puses. Gribat zināt, cik ātri Abu Dabija taisa ceļus. Tātad, tad, kad es braucu ārā no savas viesnīcas, bija pulkstens kodiem 4. Šīs te vēl rulus braukāja pāri. Bija tikko uzlaists asfalts, tagad viņš pilnībā gatavs un jau savilcis līnijas. Staigāju pa veikalu, ieraudzīju, šamps vai vīns, vai tas tiešām? Nu nebūs alkohola šeit, nebūs. Tas ir darbīgu sula vienkārši, kas izstāsta pēc šampja. Ak, Dievs. Dzīves pat varētu pamēģināt. Jā, tad paņemsim vienu, izmēģināsim, kas tāds ir. Šodien Snirt bija izmeklēt ko restorānu, kafejnīcu, kur paēst vakariņas. Tev es vienkārši pasūtīju. Un šā. Ko? Tā kā... Ko es ar viņu iesākšu? Šis te pa 8 eiro. Te var visu ģimeni pabarot, 3 cilvēkus. Ko es viens paceršu tu iesākšu? Bet nu rīs ir garšīgi, jā. Re, kur ir viss gabaliņš arī pēc kārtībā. Tā, nu ko? Ir laiks šaut vaļā šampi. Kas ir? Šis pēc ziepēm kaut kādām. Vai priekā. Nē, cert var. Laikam.